Intersekcionalitātes istaba ir vieta, kurā mēs apzināmies, ka visas apspiešanas formas, tāpat kā visas atbrīvošanās formas, ir savstarpēji saistītas. Tā ir vieta, kurā mēs kritiski izvaicājam, apšaubām un dekonstruējam, bet vienlaikus arī iztēlojamies iekļaujošāku un drošāku pasauli nākotnē un jau tagad. Šoreiz es sarunājos ar pētnieci, aktīvisti un arī savu partneri Karīnu Ješkinu. Karīna ir šī podkāsta idejas līdzautore, viņa montē intersekcionalitātes istabu un ir bijusi klātesoša jau no podkāsta idejas rašanās un ir mani ļoti atbalstījusi un iedrošinājusi šo ieceri realizēt cauri šaubām, nevarēšanai saņemties, paškritikai un dažādiem citiem ikdienas šķēršļiem. Karīna ir arī vides ģeogrāfijas doktorantūras studente Latvijas Universitātē, jau vairākus gadus strādā starpdisciplināros projektos un kopš maģistratūras studijām vairāk pievērsusies dabas aizsardzības tēmām, pētot dabas diskursus Latvijas nacionālajos parkos. Šobrīd savā pētniecībā pievēršas tam, kā sabiedrība pauž un īsteno rūpes par dabu, analizējot rūpes mežu, hidrosociālo attiecību un vides aizstāvības vēstures kontekstos. Būtisku Karīnas ikdienas daļu veido arī rūpestība par lietotām grāmatām, sniedzot tām pagaidu mājas pirms nonākšanas pie jauniem lasītājiem. Un mēs sarunājamies par to, ko mūsdienās pēta ģeogrāfija, par centieniem būt tuvāk un justies tuvāk dabai, bet reizēm arī bailēm no tās, kā arī par vegānismu, kas mums abām ir ārkārtīgi nozīmīgs, un par atsaucoties uz šajā sarunā pieminēto Donu Haraveju, palikšanu līdzās sarežģītajam. Parasti tu esi šī podkāsta aizkulisēs, bet es jau kādu laiku zinu, ka es gribu ar tevi parunāt arī ierakstā. Čau! Nu, čau! Man liekas, ka mums ir šajā tikušās, jā. Okay. Man liekas, ka mums šajā sarunā ir diezgan, vismaz es tā domāju par sevi, jāpiedomā pie tā, lai mēs runātu daudz maz latviešu valodā, jo mēs savā starpā diezgan daudz sarunājamies angliski, un gan, droši vien viens no iemesliem ir tās, ka mēs vienkārši ikdienā daudz runājam par dažādām tēmām un jomām, kurās jēdzieni un termini nav latviskoti līdz šim, bet kaut kādu iemeslu dēļ mēs arī par dažādām sadzīviskām lietām diezgan daudz runājam angļu valodā. Manā pieredzē īstenībā man nevienu citu cilvēku nekad tā nav bijis nevienu veidu komunikācijā. Bet jā, šis tā ir, un mēs arī vienu otru saucam par cabbage. Man liekas, tas attīstījās no mūsu ilgā strīda par to, vai cukīnī ir tas pats, kas kabatas, kas, protams, tā nav. Un tad kaut kad tur ienāca arī kāposts, bet es neatceros. Tas bija par old cabbage. Jā, varbūt. Bet runājot par šo podkāstu, jā, tu to montē parasti un arī dari kaut kādas citas praktiskas lietas. Es varu samontēt tikai kaut ko ļoti vienkāršu, vismaz pagaidām, bet jā, tu lielākoties esi šī podkāsta montāžas, un es ceru, ka es kādreiz nopelnīšu ļoti daudz naudas un varēšu šo kaut kā atlīdzināt, bet jā, un podkāstam vasarā būs jau 2 gadi, un tu arī ļoti atbalstīji šo ideju un arī bija klāt visādos veidos tās, tādā brainstormošanā un tapšanā, un tu arī izdomāji podkāstu nosaukumu Intersekcionalitātes istaba, lai gan es atceros, ka tev nepatika vārds intersekcionalitāte, tad, kad mēs par to runājām, bet jā, tu nonāci pie šī nosaukuma. Bet es gribu tev pajautāt, kādas tev šobrīd ir sajūtas par podkāstu, un vai tev ir kaut kādas pārdomas un refleksijas par to, kā šis projekts ir attīstījies? Kopumā jāsaka, ka es neesmu podkāstu cilvēks, un es podkāstus klausos ļoti maz, neskaitot šo, kur es, protams, klausos tad, kad es rediģēju ierakstu, bet man šķiet otrs podkāsts, kur mēs arī klausamies kopā, varbūt ar kaut kādu salīdzinoši biežāku regularitāti, ir Meta Bernsteina podkāsts A Bit Fruity, bet jā, tas, ko
ko varbūt kādas pārdomas man ir nākušas šajā procesā un editošanas. Drīzāk ir bijuši par to, kāda var būt pieredze un praksa tieši podcastu veidošanā, un kas varbūt ir saistīts ar kaut kādiem pieņēmumiem, kurus es esmu apzinājusies, ka ir eksistējuši arī manī par to, kā podcasts būtu jāveido, cik bieži tas būtu jāreklamē, vai cik bieži tajā būtu jāliek saturs, un man liekas, ka, lai gan es uzskatu sevi par cilvēku, kas cenšas kaut kā aizvien dzīvot kapitālismā, kaut kā no tā distancēties, es tomēr apzinājos, cik daudz man ir kaut kāda priekšstata par to, kā saturs būtu jāveido. Un tad, man šķiet vienmēr, kad es esmu ieminējusies, ka varbūt vajag ielikt kaut ko biežāk vai vairāk, un tad tu tā kā varbūt atbildi, ka tam nav spēku, un tas ir viss kaut kā, centies to kaut kā sazīmēt ar savu reālo tādu dzīves ātrumu, tad es tikai saprotu, ka manī eksistē tomēr diezgan dziļi kaut kāda pieņēmuma par to, kā šāda veida projekti būtu jātīst, un ka varbūt, labi, līdz sponsorētajām reklāmām, man liekas, tik ļoti. Tam es nepiekritīšu. Man liekas, ka es īsti neatbalstu sponsorētās reklāmas, bet man ir bijušas kaut kādas domas par to, ka varbūt tas ir jādara ātrāk, kas ir šis ātrums un laiks arī viena no tādām kapitālismu tomēr ļoti svarīgām iezīmēm. Un varētu teikt, ka galvenā mana šī atziņa ir saistīta ar to, ka šos projektus var veidot citādi, var nepiekāpties kaut kādu, nesamazināt latiņu dažādu vērtību ziņā, un tas ir bijis man kopumā labs piemērs, ka šāda veida projektus ir iespējams īstenot, varbūt ir kaut kādas, sekotāji varbūt rodas kaut kā pamazām vai lēnāk, bet tam jau īsti nav nozīmes, lai sekotāji būtu pēkšņi 1000, kuri komentāros raksta ne tik jaukas lietas, tam, man liekas, arī īsti nav nekādas jēgas. Man liekas, ka šis ir vienīgais veids, kā man tas strādā, un ka tas man bija skaidrs jau no paša sākuma, ka es nevarēšu ielikt katru nedēļu 2 postus, un es, protams, šobrīd cenšos tā, lai man būtu, lai mums būtu viena sērija, ko publicēt, tā kā, brīvpieejā, un tad viena sērija vai cits saturs, jo tās nav vienmēr sērijas Patreonā, bet šobrīd es varu arī, tā kā publiski nosacīt, atvainoties saviem Patreon sekotājiem, ka es esmu mazliet aizkavējusies arī ar Patreon saturu, bet, tas ir, protams, saistīts ar to, ka es ikdienā esmu ļoti nogurusi, un man laikam tas jau sākotnējais uzstādījums, un vēl, protams, arī dažādu veidu plānošana, kad dažkārt protams, man ir ko uzlabot savā tā kā pašdisciplīnā un plānošanā pilnīgi noteikti, bet, es arī pēdējā laikā esmu sapratusi, ka tu dažkārt var arī sev saskadžulot 3 mēnešus uz priekšu, un tad cilvēki, piemēram, pēdējā brīdī atsaka, jo viņi ir saslimuši, vai es esmu saslimusi, vai vai kaut kas ir atgadījies, bet es arī laikam saprotu, ka man ir svarīgi, lai tas strādātu ilgtermiņā, jo man ir pieredze, tā kā pašai ar kaut kādām lietām, ko es iesāku darīt, un tad es, ļoti sev uzstādu kaut kādus mērķus, kas ir tā kā neirotipisku able-bodied cilvēku mērķi un kapitālismu mērķi, ka tā kā šim ir jānotiek kaut kādā konkrētā veidā, un tad es varu šajā konkrētajā veidā to darīt 2 nedēļas vai mēnesi vai pusgadu, bet ir skaidrs, ka, es gribu, lai šis projekts tā kā pastāv, cerams, ilgi, un tas turpina attīstīties, un, protams, ka es redzu kaut kādas lietas, ko var uzlabot arī satura plānošanā, bet ka tas lēnums ir viena no lietām, kas, ja es daru kaut kādas lietas, tad tas diemžēl ir neizbēgams tāds. Daļa no šī visa. Bet, protams, bez tevis jau tā kā šis projekts nepastāvētu. Gan tāpēc, ka, tu visā tajā piedalies un dzīvo līdzi. Un, es arī īstenībā atceros, ka es pirms podcastu gribēju veidot YouTube kanālu un arī šo ideju to atbalstīju, bet tad es tā kā sāku praktiski, arī spērt kaut kādus soļus, lai varētu pie tā nonākt un sapratu, ka tas ir pārāk sarežģīti un ka varbūt tā kā podcasts, kurā ir tikai audio ieraksti, man būs realistiskāks. Bet vispār man liekas, ka mums iet diezgan labi. Protams, ne tajā varbūt tādā produktivitātes aspektā, bet atsauksmes, ko es esmu dzirdējusi par podcastu, man ir ļoti sildījuši sirdi, un ka cilvēki, kuri saka, ka viņi jūtas redzēti, un ka šis ir gan arī vienīgais saturs Latvijā, kas, kad ir atsevišķi komentāri, kas cilvēkiem liek justies redzētiem, redzētām, un tas, protams, ir brīnišķīgi un forši. Bet, mēs varam
pievērsties vairāk tev un lietām, ko tu dari, jo tu dari visādas ļoti foršas lietas, un galvenokārt tās ir saistītas ar vidi, un gan akadēmiskā kontekstā, gan aktīvismu kontekstā, un arī ar ilgtspēju, un ne tikai ilgtspēju šī vārda tādā varbūt pompozā nozīmē, jo man liekas, tas plaši tiek lietots un piekabināts dažādiem kontekstiem un dažādiem projektiem, bet tiešām ar ilgtspējas iedzīvināšanu arī savā ikdienā. Un tu šobrīd studē doktorantūrā un arī esi iesaistīta projektā, kas pēta ūdeņus un kultūru un dara vēl daudz ko citu, bet varbūt tu vari pastāstīt, kā vispār sākās tava interese par vidi un ar vidi saistītiem jautājumiem un kā tu nolēmi arī, ka tas būs ne tikai tāds hobijs vai aktīvisms, bet ka tu gribi ar to nodarboties akadēmiskā līmenī. Man šķiet, jo vairāk gadu paiet no tā kaut kāda pusaudzības laika, kad varbūt viss šis sāk veidoties, jo man grūtāk paliek to atcerēties, un tas šķiet paliek kā kaut kāds tāds aizvien apaļāks un nopaļotāks stāsts, bet vakardien domājot, kas varbūt ir tādi, aizvakar, kas ir tādi varbūt pieturas punkti tajā, tad viens no, es domāju, vai man 3. vai 4. klases domrakstu, kuras rakstīja par to, ka seņotājiem pašiem vajadzētu nogriezt galvas, var uzskatīt par tādu, kaut kādām rūpēm vai kaut kādu vērības pievēršanu vairāk nekā cilvēkiem ap mums, un tas ir tā kā vai tādi jau kaut kāda līdzās pastāvēšanas idejas sāk parādīties tajā. Es atceros, skolotājas reakcija, kad viņi to izlasīja, bet man bija arī viens cits domāks, kas tiešām bija šausmīgs un vērsās pēc skolotājiem, un es pat nesaprotu, no kurienes man tādas idejas, bet tas varbūt ir tāds pirmais atslēgas moments, un arī jau pusauģu gados tad, kad, man liekas, visiem parādījās pirmoreiz pieeja internetam, datorā, un ka tas bija brīnums un notikums ļoti liels, tad es atceros, ka es nezinu, kāpēc sāku apmeklēt Greenpeace mājaslapu un lasīt par viņiem, cik es toreiz angliski labi sapratu, bet es kaut kā viņiem mazliet sekojoties, tur jau gan bija vairāk stāsts par dažādām, varbūt ne gluži lokālām problēmām, tur ir vaļu aizsardzība vai tam līdzīgi, bet jau tobrīd parādījās kaut kāda interese, un pēc vidusskolas beigšanas varbūt arī biju tas klasiskais tīnis, kas īsti, nezinu, ko vēlas darīt, bet kaut kādā veidā es paliku ar šo neziņu un neaizgāju studēt uz nejauši izvēlētu programmu, lai gan vecāki man ieteica iestāties vienā, un es arī to darīju, bet tā kā es tur netiku budžetājis, jo tas bija tā, es vienkārši to izdarīju, lai kaut kur iestātos, bet kādu laiku es domāju, ko es vēlētos darīt, un varbūt tāda būšana vidē, ārā, kaut kāda, varētu pat teikt, tobrīd fiziska vienkārša darba darīšana man šķita labs veids, kā varētu pavadīt savu dzīvi, kas būtu varbūt kaut kāds balans starp fiziskām aktivitātēm un varbūt tādu autodidaktiskām izglītības opcijām brīvajā laikā. Un tad es nolēmu, ka es varētu kļūt par dārznieci, ko es arī izdarīju, studējot, mācoties Buldaros. Arī sāku strādāt kā dārznieci, bet diemžēl ļoti jau drīz pāris gadu laikā muguras problēmu dēļ mugura pielika punktu šīm manām vēlmēm, kas arī bija no vienas puses, pat no visām pusēm esmu pateicīga, ka tas tā notika, jo varbūt sākot strādāt šajā nozarē, es sapratu dažādas lietas, par kurām es pirms tam varbūt nezināju, un es sapratu, ka dārzniecībai, lai gan tas ir darbs sārā, tas ir darbs tieši ar dabu, tu kaut kādā mērā varbūt arī ļoti tāls no dabas kaut kādos aspektos, un tāpēc es esmu pateicīga, ka es varbūt neturpināju darboties šajā virzienā, lai gan dārzniecība man aizvien ir ļoti svarīga, bet vairāk tikai savā dārzā šobrīd. Tad pēc šīm veselības problēmām es sapratu, ka aizvien man ir šī interese par vidi, ņemot vērā to, ka es vietējā bibliotekā ņēmu pārdesmit gadus vecas dabas aizsardzības grāmatas, kas tur bija vienīgās pieejamas latviešu valodā un sēdēja, un viņas konspektēja brīvajā laikā, un tas šķiet ļoti aizraujoši. Tad es kādā brīdī vienkārši sāku skatīties visu augstskolu programmas, kādas ir pieejamas, un vides zinātne pēc aprakstiem šķita saistoši, ka tur ir ļoti daudz dažādi vides elementi, kas varbūt arī pievērš kaut kādām aktuālajām mūsdienu problēmām, kas saistīts ar piesārņojumu, dabas aizsardzību. Tādēļ, es izvēlējos studēt Latvijas universitātē, kas bija
vismazāk eksaktā no visām vides zinātņu studijām Latvijā ir salīdzina ar Jelgavas, tagad Latvijas biotehnoloģiju, un es aizmirsu jau garo Jelgavas nosaukumu šobrīd jauno, bet jā, vai ne tur, vai RTU, kas bija salīdzinoši tomēr tādas tehniskas, eksaktas studijas, un jā, sāku šeit Latvijas universitātē studijas ar domu, ka jā, visi par mani ir jaunāki, un visi noteikti ir gudrāki, un es esmu jau pārāk veca, bet beigās izrādījās, ka tā gluži nav, ka varbūt tikai retiem tur ir tāda dziļāka interese par vidi un dabas tādām dziļākām attiecībām. Un jā, tas tev bija tik daudz gadu, kad tu sāki studēt? Nu, jā, man bija 23 gadi, kad es sāku studēt, un es arī biju vecāka par saviem kursa biedriem. Nu, ne visiem, bet absolūti tagad lielākā ir jāpadomā, bet man šķiet, ka man bija vai nu 24 vai 20, kaut kas tāds, vai tas, 24 vai 25, nu tā, kad nebija es vairs pēc vidusskolas. Tas laikam tad liekas liels vecums. Nu šķiet, ka es kaut kā esmu izkritus no aprites un visi runā par kaut ko citu, un tu liekas, ka tu esi tā kā tāds jau mazliet senils, bet nu tā jau gluži tas nav. Okay. Jā, nu kaut kā tā tas veidojās. Un tu arī turpināji. Nu, man liekas, nav daudz cilvēku, kuri Latvijā izlemj studēt doktorantūru. Jā. Nē, maģistrantūras studijas tajā pašā vidas programmā, kā jau tas mēdz būt daudz vietējā pašā universitātē, turpinot to pašu programmu, diemžēl nenes daudz jaunumu. Diemžēl ir ļoti daudz atkārtošanās dažādu iemeslu dēļ. Doktorantūras studijas tomēr ir kaut kādā mērā atšķirīgas, tur jau nav vairs kursu, tur ir pavisam citas kaut kādas, tā ir tīri tava zinātniskā un pētnieciskā interese. Tāpēc jā, tas ir kaut kas pavisam cits. Bet sanāk, ka tas, ar ko tu šobrīd nodarbojies, ir tieši, vismaz tā sauc arī tavu studiju programmu, tā ir ģeogrāfija. Un šajā kontekstā es tev gribu pajautāt, tu vari pastāstīt, kas ir ģeogrāfija, jo man, protams, ir tāda, priekšstati, kas, saistās ar ko es atceros no skolas laikiem, kas ir kartes un valstu galvaspilsētas, un kas droši vien ir tomēr tad ļoti vienkāršot izpratne par to, ar ko šī joma nodarbojas. Un tad vēl viens jautājums bez tā, kas ir ģeogrāfija arī droši vien, kas ir tās lietas, ko tā mūsdienās pēta, jo, es, piemēram, atceros, ka mēs mācījāmies pamatskolā par lielajiem ģeogrāfiskiem atklājumiem, un skaidrs, ka no šī brīža zināšanu perspektīvas tas viss liekas ļoti, ļoti problemātiski. Vai ģeogrāfija mūsdienās nodarbojas arī ar jautājumiem, kas ir saistīti ar koloniālismu, postkoloniālismu, un risina arī šādus vēsturiskas un politiskas problēmas? Jā, tā kā es gan bakalaura, gan maģistra studiju programmās studēju vides zinātni, kaut kādā mērā es aizvien ģeogrāfijā jūtos kā jaunpienācēji, un es apzinos, ka es ļoti daudz par ko nezinu, un tu varbūt sūtīji man pirms šī ieraksta video par to, kas ir ģeogrāfija un kas ir karte. Es gribēju saprast, kas ir ģeogrāfija. Es varbūt mazliet citā līmenī, bet arī googlēju citos avotos, kas ir ģeogrāfija, varbūt meklējot citus autorus par šo, bet jā, kaut kāds tāds jaunpienācējs status aizvien man ir, jo tad, kad es arī apsvēru un kad es arī sāku studijas, es īsti, lai gan, tas ir viena fakultāte, un tur ir ģeoloģija, Latvijas universitātē, telpiskā plānošana, vides zinātne un ģeogrāfija. Ģeogrāfiju es pat neapsvēru, lai gan tā ir salīdzinoši, tur ļoti daudz kursi ir, kas pārklājas ar vides zinātni, jo es neapsvēru to tieši tavu minēto iemeslu dēļ par tiem priekšstatiem, ko varbūt vidusskola manī bija radījusi par to, kas ir ģeogrāfija, kas ir nebeidzamas vietvārdu valstu studijas par dabas zonu iemācīšanās un tā kā visi šie te Atlanti, kur ir varbūt uzlikt mājlopu 1000 skaits valstīs, un man likās, ka tas ir tas, ar ko ģeogrāfija nodarbojas. Bet, varbūt šis podkāstu ieraksts notiek arī tādā izdevīgā laikā, kad es pati šobrīd tikko pabeidzu lasīt Edmunda Valdemāra Bunkšas grāmatu par ģeogrāfiju un varbūt tādu lielo ģeogrāfisko ideju vispār vēsturi, ko es nebiju līdz šim dzirdējis, nebiju ar to iepazinusies, bet kas būtu ļoti vērtīgs materiāls arī studijā bijis. Šī grāmata saucās Sirēna balsis, ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija, un tajā viņš ir kā pats arī kultūras ģeogrāfs un ainavu ģeogrāfs, un kas varbūt ir tāds, varētu teikt, ka viņš ir trimdas latvietis, viņš jau salīdzinoši mazā vecumā pārcēlās uz Ameriku, viņa ģimene, bet viņš šīs saites, viņš aizvien ir dzīvs, arī viņš šīs saites diezgan cieši arī saglabā arī viņa pētījumu, pievēršas tieši Latvijas ainavām, un viņš varbūt šajā
studējot arī viņš pats šajās universitātēs Amerikā, varbūt kaut kādā mērā iekļuvis tādās ainavu skolās un ģeogrāfijas skolās, kas pievērš tieši, kā viņš šajā grāmatā sauc, cilvēcīgā ģeogrāfija, kas varbūt nav, es neesmu dzirdējis, ka latviešu valodā to tik plaši lietotu, bet tāda, varētu teikt, humanitāra ģeogrāfija, kas varbūt pievēršas tādam ģeogrāfijas varbūt patiesiem garam, kas ir tomēr tāda cilvēku un dabas pētīšana tādā ļoti plašā nozīmē, kur var tik piesaistīt arī vēsturiskie, politiskie un ļoti daudz un dažādi citi aspekti. Un interesanti arī, ka gatavojoties šim, tas, kas varbūt, ko es meklēju, kas ir ģeogrāfija, ir viens ļoti slavens ģeogrāfs. Viņš ir ķīniešu izcelsmes amerikāņu ģeogrāfs. Es ļoti atvainojos par uzvārdu izrunu, es skatījos E4 Twans. Es noteikti arī pēc tam varēšu ielikt atsauču sarakstiņā. Un viņa esejā A View on Geography viņš izceļ tādus varbūt 3 atslēgas vārdus par to, kas ir ģeogrāfija, un tad es salīdzināju tos atslēgas vārdus ar to savā universitātes kabinetā, pie kuras sēžu ģeogrāfijas nodaļas, tāds reklāmas baneris, kur arī ir salikti varbūt tādi 3 lielie atslēgas vārdi, un tad tur ir maziņi augsne, ūdens tur un tā tālāk. Un tad viņam šajā esejā interesanti, ka šie atslēgas vārdi bija zeme, cilvēku un mājas, kas varbūt pirmie tādi, ja ne gluži varbūt tādi eksaktāki objekti, tad mājas tomēr šķiet kaut kas personisks un subjektīvs un humanitārs un kaut kā ļoti daudz aicina domāt par vietas tādu subjektīvo izjūtu, kamēr Latvijas universitātē šie 3 atslēgas vārdi ir daba, cilvēks un tehnoloģijas. Un varbūt tie arī tādā ļoti īsā veidā var redzēt, no kurienes varbūt tā mūsu tādu eksaktā ģeogrāfijas skola, ka viņa turpina šīs tradīcijas, kas ir drīzāk sākušās pēc 2. pasaules kara, kad ģeogrāfija kļūst par tādu ļoti progresīvisti zinātni, kur būtībā fokusējas uz nevairs varbūt tik ļoti dominējošas kvalitatīviem, bet uz kvantitatīviem pētījumiem un viss aiziet šajā ļoti reduktīvajā gaisotnē, un varbūt to arī redz kaut kādā mērā mūsu fakultātē, ņemot vērā, ka tādas humanitāras pieejas vai tāda vides ģeogrāfija virziens, pie kura arī es sev drīzāk pieskaitu, tas varbūt ir tāds salīdzinoši maz pārstāvēts, un tas šķita tāds interesants novērojums saistībā, ka tieši šie 3 atslēgas vārdi, kurus viņš izdomā, ka viņi tieši varbūt tas, kas mūsu universitātē minēs, ka viņi tādā ļoti īsā veidā to arī paskaidro, kāpēc varbūt tas tā ir un kāda ir šī situācija. Bet tu minēji arī par koloniālismu, postkoloniālismu pētījumiem, tad man bija jāpadomā par to. Es neteiktu, ka es varbūt nodarbojos gluži ar šīm tēmām tiešā veidā, bet tad es atcerījos, protams, šī izstāde un bija diskusijas arī, kuras rīkoja Laikmetīgās mākslas centrs dekoloniālās ekoloģijas 2022. gadā. Arī viņi pievērsās daudz un dažādiem gan militārajām ainavām, augstākā ainavām, tur bija dažādās aspekti, kas saistīts tieši ar koloniālismu un ainavu. Un tad es atcerējos, ka iepriekšējā projektā, kurā es darbojos dabas diskursu projektā, tur iznāca šī projekta ietveros Letonikas viens tematiskais, ne tematiskais, bet atsevišķs numurs, kur praktiski bija daudz rakstu no mūsu projekta dalībniekiem, un tad tur sākuma pirmais raksts ir veltīts arī vides humanitārajām zinātnēm Latvijā, un vispār aprakstīt šo stāvokli, un kas pie mums ir darīts, un atcerējos par šo numuru, un tad tur arī tur ir uzskaitīts, šī te varbūt postkoloniālismu pētījumi, piemēram, ainavu pētniece Sais Melumas ainavu pētījumi, kas pievērš ainavu tādai masivizācijai, kolektivizācijas procesiem, kad no šīm te viensētu ainavām daudz, kas tiek apvienots, lai veidotu vienotus, masīvus, viegli apstrādājumus laukus. Šādi pētījumi, tad arī mana zinātniskā darba vadītāja Anita Zariņa kopā ar pētnieku Ivo Vinogradovu, arī viņi ir pētījuši šīs te polderu ainavas nosusināšanas, šos te lielos plānus un varbūt tāda veida tādas milzīgas ainaviskas izmaiņas, kas tieši ir mērķētas uz mitruma līmeņa samazināšanu, uz to, lai zeme kļūtu produktīvāk, apstrādājamāk, vairāk, lai no tās varētu iegūt. Būtībā visi šie te
nu jā, gan šis pētījums, gan arī līdzīgi vēršas pret šo te varbūt apraksta padomu laika modernismu, to, kā mums ir daba jāpakļauj, aizvien vairāk no tās jāiegūst un jāpievēršas tā, ka ir mums arī šādi pētījumi, kas uz to skatās, un ir vēl arī citi, un šie varbūt tikai pāris piemēri. Bet tā kā kaut kādā citu valstu kontekstā, tās ir kaut kādas tēmas, es pieļauju, uz ko geogrāfija arī koncentrējas, kas ir svarīgas vispār, tas nav tiešām vairs tikai par kartēm. Mūsdienās tas kļūst aizvien aktuālāk, gan dažādas pamatiedzīvotāju studijas, gan koloniālisms, gan šādas tēmas kļūst un jau krietnu laiku ir ļoti aktuāls. Vēl es gribu tev pajautāt arī par, varbūt mēs pie vidas un ģeogrāfijas vēl atgriezīsimies, bet es gribu arī parunāt par vegānismu, jo vegānisms ir, svarīgs mums abām un arī, man liekas, ļoti, ļoti saistīts ar, varbūt Latvijā nepietiekam vienmēr sasaistīts ar vidas jautājumiem un jautājumiem par klimatu, kas ir ļoti dīvaini, bet jā, tas ir ļoti aktuāls un mēs esam vegāni, mēs abas esam vegānas. Un tad, kad mēs sākām tikties, tad tu dzīvoji Marijas vegānu komunā, un es gribu tev pajautāt, kā vispār sākās tavas attiecības ar vegānismu, un vai, kā tev šķiet, vai tā kopiena ir svarīga, lai cilvēks varētu būt vegāns, un vai, ja viņi ir, un arī, jā, tad vai tas ir drīzāk kaut kāda praktiska apsvērumu dēļ, ja tāpēc, ka vieglāk ir kopā gatavot vai kopā pirkt kaut kādus produktus, piemēram, tiešsaistē, un tas ir lētāk, vai varbūt tas ir svarīgi, tāpēc, ka tur ir kaut kādi tie politiskie un aktīvismu apsvērumi, kas tad ļauj, jo nav viegli būt vegānam šajā sabiedrībā, kas ļauj tikai kaut kā uzturēt vienam otru, un varbūt arī kā tev ir, mainījusies kaut kāda, tā sajūta, par ko vegānisms tev nozīmē, tā kā šo gadu laikā, kad tagad tu vairs tur nedzīvo, bet tu aizvien esi vegāna. Jā, es jau pirms es kļuvu par vegānu, es salīdzinoši, es pat tagad nezinu vairs cik gadus, tūp pie 10, varbūt pat man arī tiešām skaidri sāk jūt šādā nozīmē, bet es jau, krietnu brīdi biju veģetārieta, un jā, par Marijas ielas vegānu komūnu es uzzināju salīdzinoši nejauši, kā par to uzzina lielākā daļa cilvēku, kas tur ir dzīvojuši, un ļoti bieži man šķiet tas ir bijis, vai tur kāds pazīstams ir dzīvojis, vai arī tu esi Facebookā nejauši ieraudzījis pēc kaut kādiem algoritmiem šo grupu. Tu meklē dzīves vietu, vai ne? Jā, bet man kaut kā viņa, es pat to brīdi nemeklēju, man vienkārši viņa parādījās laika joslā, un es kaut kā ieraudzīju, forša vietu, un tā kā piesakoju. Un man šķiet, ka salīdzinoši drīzā laikā, kaut kādā pusgada laikā bija, šajā lapā ieliks sludinājums par to, ka istabiņa viena ir atbrīvojusies, un tajā brīdī es vēl dzīvoju kopmītnēs, un pakāpeniski, meklēju kaut kādus veidus, kā tikt prom no turienes. Tur izklausās slikti, es tur neesmu dzīvojusi. Atcaucas Buļļu ielas kopmītnēm, bet vairāk nevar būt tādu pat salīdzinoši, varbūt, ne tādu fizisku apstākļu dēļ, bet vairāk tas, ka draugi, ar kuriem es biju sākus, ar kuriem es iepazinos studiju sākumā, viņi bija pakāpeniski izvākušies, un tas pilnībā mainīja to sajūtu. Bet, tad es ieraudzīju šo Marijas ielas vegānu komunas sludinājumu, un tad devos uz sākuma interviju, šeit pirms ievākšanās notiek intervijas, ar šādiem atvērtiem jautājumiem, es atceros, ka bija šausmīgi satraukusies šajā procesā, un viss man likās, ka tādu stundu gara apmēram interviju, un tur tā kā, Bet, kaut kā no pretendentu loka es saņēmu ziņu pēc maz brītiņu, ka es esmu uzņemta, un ka bet pēc pārējiem likās, tur bija, sapratu, daudz arī citi pieteikušies līdz mani, bet, tur laikam, interesanti bija kandidāti, bet, Bet tad es sāku dzīvot, un tad šajā komunā vienīgais noteikums, lai tur dzīvot, ir, ka tajā vajag lietot tik jau izcelsmes pārtiku, varbūt neiet tik tālu, ka arī skatās varbūt uz vegānismu, varbūt apģērbos un tā, bet tas primāri ir par pārtiku, arī medus tiek ēst šajā komunā, un tas varbūt arī tāda maza atkāpe no vegānisma, bet un par tādu kopienas nozīmi. Bet tu kļuvi, sanāk, tu kā par vegānu. Es kļuvu par vegānu, tad, kad es ievācos, Es nesapratu sākumā, uz ko es esmu parakstījusies, man likās par vegānismu, man arī bija visādi, lai es biju veģetārēt, man bija drīzāk priekšstat, ka tas ir dārgi un grūti, bet,
Jā, nu, varbūt tas milzīgais pluss ievācoties šāda veida komunā ir tas, ka tur tajā jau dzīvo cilvēki, kuri ilgāku vai mazāku laiku praktizē vegānismu. Viņi jau var pastāstīt tev, kā mainīt savu uzturu, ko viņi ēd. Viņi pastāstīja, ka eksistē raugu pārslas vai teksturēta soja vai ko no Indijas rīkstiem var uztaisīt mērci un tam līdzīgas lietas. Starp citu, es esmu ļoti daudz saņēmusi jautājumus, es atceros, kad es strādāju muzejā un es ņēmu vienmēr līdz kaut ko uztaisīt iepriekšējā dienā, un tas bija iespējams biežākais jautājums no kolēģiem, bet tur, ko tu ēdi, protams, un kā tu vari uztaisīt kādu mērci. Man liekas, es nezinu, ar ko sākt 20 dažādos veidos, bet piedod. Jā, opcijas ir daudz, un kaut kādā mērā sākumā tu varbūt jūties apjūtas, jo tu esi pieredzis ēst kaut kādā vienā veidā, un tad tu saproti, ka, ja paņem tos produktus ārā, piena produktus, un tā, ka tu paliek baigi sarežģīt, un ko tagad ēst. Bet, vegānu komūna man iemācīja un praktiski parādīja, kā var ēst, un tas ir man atvēris dažādās nozīmēs pavisam citu uzturu pasauli un parādīs, kā var dzīvot citādāk un varbūt kaut kādās tuvākā, labākā līdzās pastāvēšanas veidā ar dzīvniekiem un dabu. Un tā bija, tā bija drīzāk tāda unikāla pieredze būt šajā komunā. Un nav tā, ka mēs varbūt idiliski tur katru dienu visi kopā gatavojam pie lielā katla, tas tāds kopgatavošanas varbūt nenotiek nemaz tik bieži, jo katram ir savi grafiki, bet tāpat tā informācijas apmaiņa un viss tas, kas notika komunā, tas bija brīnišķīga pieredze. Bet tev tagad kaut kā ir mainījusies sajūta par to, cik vegānisms ir svarīgs. Jo man liekas, ka tu kaut kādos brīžos vēl arī mēdzi ēst ārpus mājām reizēm tomēr veģetāru, un tad kaut kādā brīdī tomēr vairs nē. Tad kaut kādā brīdī tomēr vairs nē, kaut kā arī varbūt kā es kļuvu par veģetārietu un kā viss tas, es varbūt neesmu skatījusies briesmīgi, tādas ļoti asiņainās filmas no industriālām, varbūt fermām un tam līdzīgi, bet viņa tomēr arī ir kaut kādā tādā gan vai afektīvā ceļā radusies, gan no bērnības, man šķiet pirmais vai tādiem pusauģu gadiem ir tieši par vietējiem medniekiem stāsti, ko es esmu dzirdējis, un varbūt tāda nežēlība pret dzīvniekiem, un tas man lika aizdomāties par to, ka tas ir kaut kā tā liekulīgi, jo, mednieks varbūt pats nogalina šos dzīvniekus un ēd, tas man šķita kaut kā godīgāk un patiesāk nekā apziņa par to, ka es nespēju nogalināt dzīvniekus, bet es viņus ēdu tādēļ, ka es neredzu to daļu, kur viņi tiek nogalināti. Un tieši tā neredzamība, un tad es sapratu, es sajūtos kaut kā varbūt tādā tīņa maksimālismā, kas jau vispār nav pat nekāds maksimālisms, bet tā kaut kā liekulīgi, un es sapratu, ka es nekad pati nevarētu dzīvnieku nokaut. Es vienreiz nogalināju sienāzi ar ķieģeli, un tā bija milzīga trauma, ko es, man bail no sienāžiem, varbūt es vienam mazliet, bet es to ļoti pārdzīvoju, un jā, tad arī radās kaut kā nostiprinājās tā apziņa, un varbūt tas, kādēļ es vēl kaut kādu brīdi, arī tad, kad es ievācos komunā, lai gan es tur neēdu, veģetāri kaut kādos brīžos ārpus komunas esot es ēdu veģetāri, jo kaut kā man nebija nostiprinājusies šī te saikne, ka arī piena lopkopība tomēr nav mazāk saudzīga pret dzīvniekiem, kāda tā ir varbūt pat nesaudzīgāk kaut kādos brīžos nekā gaļas ražošanas industrija, un jā, varbūt tur šī saikne nebija izveidojusies, bet kaut kādā brīdī tas arī mainījās. Mums jau arī kaut kādā mērā ir vegāna komūna. Jā. Mēs arī neļaujam cilvēkiem ienest nevegānisks produkts. Varētu ieviest terminu vegānu viensēta tāda. Jā, bet reizēm tas ir problemātiski, jo es atceros, ka vienā jaunajā gadā, man liekas, mēs vēl nedzīvojām kopā, bet mēs jau draudzējāmies, un es dzīvoju šajā dzīvoklī, un kaut kādu kaimiņu, kas pie pastkastēm dzēra alu, mums iedeva konfektes, un es nebūtu viņas ņēmusi, jo es vienkārši, es tiešām, bieži atbildu cilvēkiem, nepaldies, es esmu vegāna, bet tu, protams, viņas pieklājīgi paņēma, un tad bija jādīlo ar to, kā tas nerad notiek, kur likt šīs konfektes. Un vēl man arī vienreiz Rimija atsūtīja paipalolus, un tas bija kā dāvanu veikalu pasūtījumam. Un tas bija pandēmijas laikā, un man nebija viņas kam atdot, un man viņas nācās vienkārši izmest. Un
Un jā, es arī reizēm domāju par tā kā pārtikas izšķiešanu tieši kaut kādos šādos veidos, ka tu šajā sabiedrībā saņem paipalu olas, kas skaitās delikates, bet es viņas nevienam neprasīju. Un jā, šis reizēm notiek. Un es nezinu, Jā, būtu labi, ja būtu tāda iespēja izvēlēties tādu veidu dāvanas, vai tu vēlies viņas saņemt. Laikam gan tagad var, un es, man liekas, esmu arī atzīmējusi, bet tas nevienmēr tas ir tas, kas tev ienāk prātā, ka tev ir jāatzīmē, lai tev nesūta produkts, ko tu nevar ēst. Bet tev vispār ir bail no konfliktiem, kas var izraisīt. Nu, jo labi, Rimī tev No konfliktiem no Rimī? Nē, Rimī nebūs konflikts, būs tikai žēl, ka jāmet ārā, bet tu, man liekas, ka tev daudz vairāk īstenībā nekā es tu pārdzīvo par to, ka jāmet ārā lietas, un es biežāk gribu izmest visu kaut ko, ne tikai pārtiku, bet arī citas lietas, bet es nezinu, tev ir grūti pateikt cilvēkiem, ka tu nevarēsi ēst kaut ko, jo tas vegāna, un vai nē vairs? Jā, tas, protams, ir sarežģīti, un tas kaut kādos brīžos ir ļoti sarežģīti. Labi, man šobrīd tikai viens vecvecāks vairs ir dzīvs, un viņš varbūt nedomā par to, ko es ēdu vai nēdu, bet tad, kad vēl Ome bija dzīve, kaut kādos brīžos viņai bija ļoti grūti, protams, ir pieņemt, ka es neēdu gaļu. Kaut kādā brīdī viņa pie tā pierada, bet viņa ļoti arī pārdzīvoja to. Un arī, protams, daudzi citi ir stāstījuši tās grūtības stāties pretī vecvecākiem, kas viņas sagaida laukos, vai tas ir ļoti sarežģīti pastāstīt, kāpēc tad tu neēdīsi, un tas ir. Jā, protams, arī dažādi pasākumi kaut kādos kontekstos ir sarežģīti, un tev varbūt ir gatavots labākajā gadījumā īpašas paciņas, kas ir varbūt tāds saudabīgs vegānisks ēdiens, bet. Un tas ir labākajā gadījumā. Labākajā. Jā, mans ekstrēmākais piemērs ir, kur mēs arī braucām kopā ar manas Omas bērus, kur mēs ņēmām līdzi Rimī nesiļķi kažokāli, apzinoties, ka nebūs bēru mīlestības un vegānisms, varbūt tādos lauku apstākļos ir ārpus Rīgas ir sarežģīti. Jā, turpat ar visu to, ka man dažādi sociāli, priekšstati un pieņēmumi nav īpaši svarīgi, un es tos ļoti bieži vienkārši noignorēju, tāpēc, ka es pat nezinu, ka tas, ko es izdarīju vai pateicu, tā kā skaitās nepieklājīgi, bet tajā kontekstā pat es domāju par to, ka vai šis būs ok, vienkārši vilkt ārā plasmasas trauciņu un ēst, bet vienlaiks arī sapratu, ka mēs tur braucam uz visu dienu, un mums kaut kas būs jāēd, jo citādi nekā nevarēs šo, tā kā kopumā tomēr grūto dienu pārdzīvot, bet, var saprast, ka varbūt ar vecvecākiem ir sarežģīti, un tas arī pilnīgi normāli, ka viņiem ir grūti tā kā pieņemt, vai varbūt tur nav trūkst informācijas par to, kas ir vegānisms un ir kaut kāda priekšstata un ieraduma, un tas tā kā ir absolūti normāli, bet kā tev liekas, cik un vai pietiekami aktuāla saruna par vegānismu Latvijā ir tieši vides kontekstā, un domājot gan varbūt akadēmisko lauciņu, gan varbūt arī aktīvismu, jo, protams, ka mēs nevaram runāt par vidas jautājumiem un par klimatu, nerunājot par to, ka lopkopības industrija ir viens no lielākajiem patiesībā klimata krīzes un arī piesārņojuma izraisītājiem, un ka tā kā iešana, atteikšanās pēc iespējas no dzīvnieku izcelsmes produktiem īstenībā ir vienīgais tāds solis uz priekšu šajā kontekstā, bet tas, protams, prasa arī mainīt kaut kādas mainīt tās izvēles savā ikdienā ļoti konkrēti un ļoti praktiski, nevis tikai, veidot kaut kādas rezolūcijas un plānus un tā, ka tev liekas, par to mēs runājam pietiekam, un ja jā vai nē, tad kāpēc? Jā, par vegānismu Latvijā, es arī gatavojoties šim, es nezinu, kāpēc, lai gan tas jau ir skaidrs, es vēlreiz meklēju arī pārbaudīt zinātniskās publikācijas, tās svaigākās par augu valsts uzturu un ietekmi uz vidi, un, protams, viss tur ir vienos vārtos, tas jau laikam vairs nav jaunums, ka tomēr gaļas ražošana un salīdzinot ar augu valsts uzturu, tās ietekmes ir ļoti, ļoti dažādas un ļoti krasi atšķirīgas, un tomēr, ja mēs krietni vairāk pāriet uz augu valsts uzturu, tas tomēr sniegtu kaut kādas būtiskas, visticamāk ļoti pozitīvas izmaiņas, un par to laikam kaut kādos, starp vegāniem varbūt par to vairs īsti nav jādiskutē, bet tas, kas varbūt ir Latvijā, ka vegānisms ir ļoti daudz saistīts, līdzīgi arī kā citās valstīs ar ļoti daudziem un dažādiem stereotipiem, mums tas vēl varbūt nāk klāt tāds
vegānismu saistības turpat varbūt ar kaut kādu hipsteru dzīvesveidu un kreiso ekstrēmismu un pat tam līdzīgām izpausmēm, kas varbūt cenšas... Es lepojos ar to, ka esmu kreisā ekstrēmista. Jā, tas mēs varbūt, bet tas ir kaut kā no malas, varbūt kaut kādiem atsevišķai sabiedrības daļai, tas šķiet apdraudējums, pēdiņās tradicionālām vērtībām un arī vegānisms, šis te uztur vai diētas veids šķiet vēl viens apdraudējums, kas varbūt nāk no kaut kurienes, kas nav latvisks, lai gan, bieži vien nenotiek iedziļināšanās tajā, ka nav jāatsakās no noscīt, tradicionālajiem ēdieniem, kā tur rosals vai kaut kādiem kūpinājumiem, ka tas viss ir arī vegānisks. Un tas varbūt ir varbūt tas, kas tāds publiskajā telpā, kas... protams, ir daudz dažādi citi stereotipi, kur tu dabūsi savu proteīnu un tam līdzīgi, to mēs visi zinām, bet tas, kas varbūt pietrūkst, ir tādu ekspertu balsi, tieši ne tikai arī uzturu speciālisti, ārstniecības personas, arī vides zinātnieki un tie, kas nodarbojas ar dabas zinātnēm vai citām līdzīgām jomām pietrūkst, varbūt Latvijā tādu publisku viedokļu par to, ka vispār, izņemot Zaļā brīvība, protams, publicē arī vēl pirms maz laika, man šķiet, Jānis Brīsga no Zaļās brīvības bija publicējis par jaunu pētījumu par to, par augu valsts uzturu un līdzīgi, bet kopumā šis te tāds, varbūt eksperti kaut kādi jomas šādu izvēli drīzāk neakceptē. Un tas ir varbūt tas, kas pietrūkst, jo tad, kad es pirms salīdzinoši arī pāris mēnešiem lasīju rakstu par vegānismu geogrāfiju, kas vairāk gan fokusējās tieši uz Lielbritāniju, tad turpjām Lielbritānijā bija, tur skaidrots vai iegūt kaut kādu pētījumu rezultātu, ka cilvēki izvēlas pāriet uz augu valsts uzturu tieši veselības apsvērumu dēļ, bet tas noteikti nenotika, piemēram, analogi Latvijā, jo mums neviens īsti veselības varbūt tādu, vai arī ļoti maz daži cilvēki varbūt stāst par to, kādas augu valsts uzturam var būt pozitīvi ietekmi uz hronisku slimību, prevenciju vai pat ārstēšanu, ka tomēr augu valsts uzturam ir ļoti daudz veselības aspektu un iegūmi. Tas varbūt mums neizskan, tāpēc... Bet tajā pašā laikā, man, protams, liekas, ka, ja cilvēki kļūst par vegāniem, vienalga, kāpēc viņi kļūst par vegāniem, tas ir brīnišķīgi, bet es tur saskatu arī kaut kādas problēmas. Tajā, ja tas ir tāds dziļi individualistisks, tad tas iemesls, ka tas ir par manu veselību, jo vismaz es vegānismu sasaistu ļoti cieši ar citām, es iestājos par cilvēktiesībām, un tieši tāpēc man arī nešķiet ok, ka dzīvnieki... Tas tur arī bija minēts, labi, tas varbūt tagad salīdzinājumā, ka Latvijā tas nenotika veselības iemeslu dēļ, bet tas ir interesants fakts, ka cilvēki vēlas saistīties vairāk ar to, ka viņi ēd augvalsts uzturu, jo viņi grib piekopt veselīgu dzīvesveidu, nevis tādēļ, ka viņi vēlas būt aktīvi kaut kā palīdzēt videi vai kaut kā mazināt tos slodzi uz vidi. Bet tas ir interesanti, un arī, es tā saprotu no tā, ko tu saki, un arī par ko mēs esam runājuši, un arī, ka tajā akadēmiskajā vidē, tas vegānismu, par vegānismu vai vispār par to lopkopības industrijas ietekmi pārāk daudz netiek runāts, un ka arī cilvēki, es vienkārši iztēlojos, kā tas ir, un, ka tu, piemēram, lasi lekcijas un runā par šiem jautājumiem, un tad tu, tu nerādi ar savu personisko... Bet tas varbūt, es negribu nevienu personiski apvainot, bet varbūt, bet tas, ko varbūt personiski pieredz, ka tiešām notiek lekcijas par to, kāda ir gaļas industrijas, tur varbūt lopkopības audzēšanas ietekmes lekcija, un tā pašā laikā tu aizēja nākamais starpbrīdis ir pusdienas un pasniedzējs ēd to lielopu vai gaļu. Bet tā ir problēma. Tas tā notiek, un tad kā skaties, un kā tu domā, kā tas liekas kopā, kāpēc tas stāst, ka tas ir varbūt slikti, un ka rekur ir tā tiešā ietekme. Tas man šķiet sarežģīti. Man tas liekas līdzīgi, kā es, tā kā vispār pirmoreiz uzzināju par feminismu, kā par tādu literatūras teorijas virzienu, un man liekas ļoti dīvaini, ka es zinu, ka akadēmiskajā vidē ir cilvēki, kuri skatās uz feminismu tikai kā uz tādu teorētisku virzienu, kur mēs varam izmantot, lai kaut ko analizētu, kas, protams, nav slikti, bet es domāju, ka feminisms nedrīkst būt tikai akadēmiska teorija, tas ir tā kā, tās ir praktiskas izvēles, un tā ir pārliecība. Un, vispār man šis liekas ļoti interesanti, jo arī, ka tiešām tas tā notiek daudzās vidēs, ka šis dzīvnieku tiesību un arī vegānisma aspekts, kas, protams, abi ir ļoti cieši saistīti, ka viņš tiek kaut kā apiets, jo arī, kad es biju PEN International kongresā, tika nobalsots par rezolūciju par klimata taisnīgumu, un
Un tur, protams, ļoti daudz tika sasaistīts tas, kā, teiksim, tieši militāras izpausmes un kara darbība ļoti kaitē videi, un ka tas ir kaut kas tāds, par ko valstīm būtu jādomā, un ka vispār gan cilvēkiem ir tiesības dzīvot vidē, kur ir, tagad tīri droši sakārtot, un tāda būs arī vēl pēc iespējas ilgāk, bet ka arī, tā kā pašai, vidē ir tiesības uz to, lai mēs to dabas resursiem, lai mēs tos vienkārši neiznīcinātu un nepatērētu un tā kā bezjēdzīgi daudz. Bet man bija ļoti uzkrītoši lasot šo dokumentu, ka tur nekur netiek pieminēts dzīvnieku labklājība, dzīvnieku drošība, dzīvnieku tiesības uz to, lai mēs viņus nepakļautu, neiznīcinātu. Un es acīm redzu, biju vienīgais cilvēks, kas to tur tā izlasīju šo problēmu, jo es biju vienīgā, kas par to pajautāju. Un es saprotu, ka tas varbūt nekoncentrējas, ka šiem dokumentiem arī, protams, ir konkrēti fokusi, konkrēti mērķi, bet tas ir dīvaini, kaut kādu šādu aspektu vispār nepieminēt. Man liekas, tā kā dokuments, kas saucas klimata taisnīgums un kas vispār nepiemina industriālo lopkopību, tas ir dīvaini, un man tas neliekas kopā, un man, protams, ir jādomā par to, vai tas kaut kā nav tā iemesla dēļ, ka tas tomēr, jā, tad, ja mēs, teiksim, nākam ar šādiem apgalvojumiem vai statistiku par šo, tad mums ir arī jāaicina cilvēki mainīt kaut kādas ikdienas izvēles, un tas ir grūti un nepatīkami. Un, jā, tas tieši, ko tu saki, ka mēs nevaram apspriest kaut kādu dokumentu un tad iet kafijas pauzē un ēst gaļas bulciņu, jo tas vienkārši ir pilnīgā pretrunā ar to, par ko mēs runājam. Jā, tādas. Man šķiet arī ir veiktas aptaujas kaut kādas salīdzinošas par tām, man liekas, arī tur bija zaļā brīvība iesaistīta par tādām ikdienas izvēlēm, kuras iedzīvotāji būtu gatavi mainīt. Man liekas, ka atteikšanās vai mazāk ēst gaļu bija viena no pēdējās vietās, tā bija viss, tur varbūt bija, man liekas, pirmajās vai tur atkritumu šķirošanas, bet es atceros, ka gaļas, patēriņa samazināšana nav tā prioritāte. Jā. Tas ir tik ļoti dīvaini. Tur, protams, varētu daudz un plaši analizēt. Protams, no visādām mūsu varbūt tādas tradīciju ietekmes un kaut kādu tādu. Tur, protams, ir daudz un dažādi iemesli, bet... Droši vien arī tas, ka tās ciešanas, ko pieredz dzīvnieki industriālajā lopkopībā, tomēr ir ļoti, ļoti neredzamas. Man šķiet, ka arī kaut kā iespējams iedzīvotāji, lai gan viņi zina, ka tāda bioloģiskā vai ekstensīvā, maz intensīvā lauksaimniecība, ka viņa kaut kur aizvien notiek, bet tā lielākā daļa tomēr gan piena produktu, gan gaļas, kas tiek saražot, nāk no industriālās lopkopības. Un varbūt aizvien, man šķiet, šī industriālā lopkopība kaut kādā mērā tiek sasaistīta ar tādiem, varbūt Ulmaņa zelta laikiem, kur mums ir šī visa lauksaimniecība, lopkopība nodrošina tādu pārticību, un ka tomēr lauksaimniecība ir tāda latviešu kaut kāds pamatu mūsu topiks, ko mēs vai lieta, ko mēs darām. Un tad šķiet, ka tas ir pareizi, jo mēs to darām, bet lai gan, labi, arī Ulmaņa laikos būtu iespējas tādā veidā, intensificēt visu šo procesu, tas būtu noticis. Šajā laikā šādu iespēju nebija, bet, tas rezultējās tajā, ka tas izpaudās tādā maz intensīvā veidā, bet tas nav tas, kas vairs notiek mūsdienās. Nav vairs lauksaimniekiem reti, kuram ir tāda varbūt pat, personiska saikne, ka viņš aiziet uz kūti un tur, nogloba paskatās uz govi vai tur kaut kādu saikni ar viņu veidot. Tās ir bieži vien, kā mēs zinām, lielās robotizētās fermas, kur vairs tāda pat nav cilvēcisku cilvēku un dzīvnieku, tā saskara ir pat ļoti jau ierobežot. Tas ir pavisam kaut kas cits, bet man šķiet, ka varbūt kaut kā cilvēku apziņās tas aizvien šķiet, ka tas ir pareizi, jo tas kādreiz ir bijis tā pareizi. Un es nezinu, es kaut kādas tur saiknes redzu ar to, ka tas tiek tā romantizēts, lai gan varbūt nav tādas apziņas, kā tas izpaužas mūsdienās, un ka tas mūsdienās ir kļuvis, dzīvnieks ir kļuvis par mašīnu, Bet tādas attiecības vai tādas, ir vairs reti, ka mazās šādas lauksaimniecības un mazās fermas tādu kļūst aizvien mazāk, jo viņām ir ļoti grūti izdzīvot mūsdienu ekonomiskajos apstākļos. Viss jau tieši drīzāk ved uz šo industrializāciju un varbūt tādu maz intensīvi apstākļi, tas nebūtu tas, kas ir pats kritiskākais un varbūt nebūtu pat nosodāmākais, bet diemžēl lielākais vairums, no kurienes nāk šie gaļas un piena produkti, nerodas šādā veidā. Tas ir šis skumjais aspekts. Jā, tas tiešām ir skumji un noteikti, ka tur, bet tajā pašā laikā, ja, piemēram, bet
protams, tas notiek arī caurmērā, tomēr 1% ir tas, protams, valstīs atšķiras, cik daudz no sabiedrības cilvēki ir vegāni, bet tas nav tikai Latvijas problēma, vienkārši Latvijā mēs varam dažādas cilvēku grupas dehumanizēt līdz tam, ka mums vairs nerūp, ka šie cilvēki cieš un piedzīvo sāpes, tad droši vien nav pārāk ļoti jābūt pārsteigtam, ka nerūp, ka sāpes piedzīvo dzīvnieki. Bet no šī mēs varam varbūt kaut kādā ziņā pārvirzīties uz tēmu, kas ir saistīta kaut kādā ziņā. Un viens no jautājumiem, ko tu pēti, ir rūpes. Un man arī rūpes interesē, un rūpes interesē pilnīgi visus mūs, jo mēs esam šeit, tāpēc, ka kāds par mums rūpējas, un mēs rūpējamies par citiem. Bet jā, es vairāk ar rūpju jēdzienu esmu saskārusies tieši no feminismu perspektīvas, un arī nespējas studijās, un nespējas taisnīguma, jeb disability justice kontekstā, kas, varbūt rūpes vispār izceļ gaismā. Ja feminisms aktualizē to, ka rūpes ir ļoti ilgstoši bijis neredzams, arī neapmaksāts darbs, tad, protams, nespējas studijas to vēl tikai paturpina un attīst šo vispār, apšaubot varbūt tādu ideju, kas ir, man liekas, arī rietumu kontekstā ļoti populāri, ka cilvēks ir vērtīgs un normāls un visādos veidos pieņemams tikai tad, ja viņam nav nepieciešama aprūpe un nevienam nav par viņu jārūpējas, lai gan patiesībā tas ir par visiem cilvēkiem kāds rūpējas, jautājums, kādā kontekstā tas notiek, un vai tu par to vari samaksāt, vai šo rūpju darbu, tu tā kā padarīt pilnīgi neredzam, bet ka rūpes, ir izpaužas dažādos veidos, un tad arī, protams, varbūt tā doma, ka rūpes ir tikai pozitīvs un kaut kas labs, bet arī tā gluži nav, jo, piemēram, ir arī pāraprūpe, kas mūsdienās ir jau klasificējas kā vardarbības forma vai rūpju maldināšana, kad mēs stāstam, ka mēs par kaut ko rūpējamies, vai ka, piemēram, kaut kas tieši nespējas studiju kontekstā, man nāk prātā doma par to, ka piemērs, ka dažādas organizācijas vai institūcijas saka, ka tās ir iekļaujošas, bet patiesībā tās ir nepieejamas vai turpina tomēr, kaut kā reproducēt stereotipus pret atsevišķām sabiedrības grupām. Bet varbūt varu pastāstīt, par rūpju neviennozīmīgumu savu pētījumu kontekstā un, kā tu nonāci līdz rūpēm un rūpju pētniecībai. Jā, rūpes un rūpju ētika ir tāda manas disertācijas vienojošais tāds aspekts, kas, man disertācija neizpaudīsies kā promocijas darbs, šis viens varbūt grāmatveidīgais darbs, bet tiks balstīts uz zinātniskiem rakstiem. Un šos rakstus savstarpēji viņi būs saistīti ar šo te rūpju konceptu. Un man pirms es pievērsos tam, es vairāk skatījos uz tādu vērtību pētīšanu un vairāk tādu mītiecību, jeb relational values, kas arī tāds varbūt vides ģeogrāfijā, vides humanitārā zinātnēs varbūt tāds tāds ienācis, nostabilizējies koncepts, bet un tad kaut kādā brīdī tas bija, darbojoties ap šīm te vērtībām, mītiecību, šī iniciatīva nāca no manas darba vadītājas, viņa man ieteica paskatīties uz rūpēm, kā varbūt tādu konceptu, kur izmantot tādos dabas un cilvēku attiecību aspektu analīzē, un varbūt tas nāca no viņas, un atceros, viņa vēl teica, ka viņai šķiet, ka šis koncepts man arī piestāv kaut kādā mērā, ņemot vērā man varbūt aktīvisma tendences un līdzīgi, un tādā ziņā viņai bija taisnība, šis koncepts man tiešām šķiet ļoti saistošs, un es par to neko daudz nezināju, tieši varbūt tādā vēsturiskā izcelsmē, par arī apgūstot, kā šis te koncepts ir radies pagājušajā gadsimtā, un ka tas ir, kā veidojies no feminisma, un tomēr sākotnēji bijis saistīts lielā mērā tieši ar starppersonu attiecībām, nevar būt tādām dabas un cilvēku attiecībām, bet mūsdienās jau kādus, jau var teikt, 10-15 gadus šis te koncepts aizvien plašāk sāks tiek izmantots, tieši tajā, lai skatītos uz dabas un cilvēku attiecībām, un varbūt arī par to tādu, varbūt par carewashing, man uzreiz tur nāca tāda, varbūt, piemēram, vairāk, kas saistīta ar zaļmaldināšanu, kas notiek kaut kādā mērā arī pārklājas ar carewashing, bet par to varbūt, izņemot Latvijas valsts mežu darbību, man tāda,
netik lielas, nu tas varbūt tāds vienīgais, kas man nāk prātā, bet tur es varbūt tā neizplūdīšu, to jau, man liekas, mēs visi lielā mērā zinām. Bet, jā, domājot arī par tādu vārdu tieši rūpes nokrāsu latviešu valodā, tad, jā, arī man tā tīra subjektīva, intuitīva pirmā doma ir drīzāk par kaut ko krietnu, labu vai kaut ko pašaizliedzīgu, bet, jā, un tad arī gatavoties šim ierakstam, es arī paskatījos vārdu rūpes, ko man jau vispār sen vajadzēja izdarīt dažādās vārnīcās, gan latviešu literārās valodas vārnīcā, konversācijas, etimoloģijas un līdzīgās. Un, jā, tad es atcerējos arī filmu, kuras bērnībā ļoti daudz reizes esmu redzējusi, Majors Pēns, un tur bija, jā, viņš vienam no bērniem šiem te audzināmajiem teica, ka, ja tu meklē sirsnību, tad meklē to vārnīcā starp vārdu sifilis un sūds, un tad es atradu, ka rūpes atrodas latviešu literārās valodas vārnīcā starp vārdiem rupeklis un rūpija, neskaitot tur vienas saknes rūp vārdus. Un tas, kas varbūt man bija pārsteigums, ka rūpes šajā vārnīcā netiek primāri skaidrots kā kaut kas pozitīvs, un tā primārā definīcija, ka rūpes ir apgrūtinoša nepieciešamība izdarīt vajadzīgo, risināt kādus sarežģījumus, nomākts psihisks stāvoklis, ko izraisa šāda nepieciešamība, un tas pirmais skaidrojums ir tāds ļoti parāda uzreiz to rūpju tādu patieso dabu, ka rūpes nav tikai pozitīvas. Un tas ir... Bet vienlaikus parāda arī to vienkārši kāda rūpēm ir vērtība sabiedrībā, ka mēs uzskatām, ka rūpes nav vērtīgas. Tieši pretēji, man liekas, mēs uzskatām, ka rūpes ir nevērtīgas un tās ir jāveic, nezinu, sievietēm vai kā. Nē, to mēs jau uzskatām par vērtību, bet viņām tas ir jādara. Tā kā tāda piespiedu vērtība ir jāpilda. Tas ir ļoti interesanti, ka tas uzreiz tur arī bija pozitīvāk skaidrojumi pēc tam, bet tieši šis pirmais bija tāds, jā, kas atklāja šo te varbūt tādu rūpju dabu, kāda tā parasti ir, ka tas tomēr ir tāds darbs, ko mēs nevienmēr vēlamies veikt un kas ir tāds, kas ir jāveic kaut kādā mērā, bet kas mums ir nepatīkams un tas varbūt, jā, tāda rūpju neviennozīmīgā daba pētījumos, arī pētījumā, kas tūlīt tiks publicēts, kur salīdzinoši nesen pabeidzām par Nacionālo parku iedzīvotāju rūpēm par mežiem. Un jā, tur arī šis te viens komentārs recenzenta, kurš bija, pēc raksta iesūtīšanas šie te labojumi, kurus iesaka recenzents, un viens no šiem komentāriem bija, ka, tas tāds vairāk bija, varbūt negluži labojumi ieteikums, bet ka lasot šim te recenzentam šķita, ka tas rūpju koncepts, viņš ir ļoti plašs, un kas šķiet, ka varbūt rūpes par dabu, tad būtu šajā gadījumā jāskaidro tādas rūpes, kā saprot dabas aizsardzība. Nevis, piemēram, šajā rakstā mēs analizējam arī to, ka ir rūpes, tad, ja cilvēks vēlas, lai mežs būtu sakopts, izcirsts, un viņš būtu caurstaigājums bez kritalām, rūpīgs un kārtīgs, ka tās ir rūpes. Tāpat kā ir rūpes arī to respondentu izteikumu, kas saka, ka viņi vēlas, lai mežos būtu vairāk kritelas un vairāk bioloģiskās daudzveidības, un lai viņi būtu mežonīgāk un nekoptāk, un tās abas divas ir rūpes, un tas parāda to, ka šī te viena var būt tāda sajūta, tāda kaut kāds morālais pienākums, viņš var piemist abām šīm pusēm, un to norādīja recenzents varbūt tādu. Jo ir raksti, kurus arī es pat esmu lasījis, kur rūpes par dabu tiek saprast tieši tādas, kādas tās saprot tāda klasiskā dabas aizsardzības izpratne, bet ir arī pētījumi, kur rūpes skatās plašāk šajā tieši cilvēku dabas attiecībās, ka tas ir tāds tomēr spektrs, un tas nav vienmēr pozitīvs kaut kas, ja mēs ņemam tieši no tādas dabas audzēšanas un aizsardzības perspektīvas, un tur varbūt arī parādās tā neviennozīmība un kaut kāds tas stāvoklis, ka rūpes, varbūt šis dzinulis pats par sevi, tā ir kaut kāda tāda ētiska virzība, un viņi var piemist ļoti dažādām darbībām, viņi var būt vienādi, lai gan viņi var būt no dažādiem skatu punktiem šeit negatīvi arī. Un jā, arī piemēram vēlmi izcirst mežu, lai tur, es nezinu, varbūt nopirkt savu džipu, kas varbūt nebūtu tāda paša labākā lieta, tā kaut kādā mērā arī ir rūpes par savu labklājību, bet vai viņas būs kaut kādā mērā saskaņojums ar plašākām sabiedrības interesēm, varbūt, ka nē. Bet tas droši vien arī līdzīgi kā starppersonu attiecībās. Tā kā rūpes jau arī ir, man liekas, ka rūpes ir reizēm arī diezgan mežonīgas. Vismaz tādā ziņā, ja tu, es nezinu, varbūt man ir noteikti veidi traumas, bet ja tu esi tā kā piedzīvojis, piemēram, attiecības ar kādu, kurš ir ļoti kontrolējoši, vienalga ģimenē vai partnerattiecībās, ka cilvēki jau nesaka, ka viņi tev kontrolē un ka viņi tā kā grib izlemt visu tavā vietā. Viņi saka, ka tās ir rūpes.
Jā, rūpes ir, jā, tas ir labs koncepts, kā pētīt šādus, jo tas ir kaut kādi, tas, ko varbūt es esmu pamanījis, ka šādā veidā no tādiem dabas pētījumiem netiek izslēgti vai automātiski kaut kā pazemināta otra puse, kas varbūt nepiekrīt dabas aizsardzības lietām, bet kuriem ir kaut kādi citi argumenti, kāpēc viņi rīkojas vienā vai otrā virzienā, un tas kaut šāda veida pētījumi, viņi varbūt nesniedz ļoti daudz atbildes, bet kur pētījumi vispār daudz nesniedz atbildes, bet tikai apraksta kaut ko, un tomēr sniedz kaut kādu ieskatu kādu un kaut kādā mērā arī leģitimē šīs sajūtas, kādas eksistē tomēr lielā daļā sabiedrības, kur varbūt neizprot dabas aizsardzības pamatprincips, kur nav biologi, ekologi, bet kuri savā tādā tuvākajā vidē redz citas nepieciešamības un rūpes, kas viņiem šķiet svarīgāks, un tas nevienmēr ir slikti. Un tāda varbūt būtu manuprāt, šādu pētījumu un varbūt pieeja pietrūks, bet reizē es saprotu, ka tas ir ļoti laikietilpīgi un arī dārgi, lai šādā veidā kvalitatīvi skaidrot dažādas lietas, bet jā. Jā, bet tad, piemēram, kāds varētu izpētīt arī, kāpēc ir ticis sniegts atbalsts kokrūpniekiem no kaut kādas rūpju perspektīvas? Tas, man liekas, ir mazliet cits, jo tur ir tomēr iesaistīta valsts, un valstī ir noteikti principi, pēc kuriem viņi darbojas, un tā nav varbūt gluži ģimene vai starppersonu attiecības, varbūt milzīgas starppersonu attiecības, bet valstī tomēr ir kaut kāda savi principi, pēc kuriem viņi darbojas, un savi priekšraksti, un tas ir, manuprāt, mazliet sarežģītāk. Jā, protams, tur arī tomēr milzīgi nauda iesaistīta un korupcija. Acīm redzot, jā. Jā, bet vispār man liekas, es esmu ļoti daudz uzzinājusi arī. Man ir interesējuši jautājumi, kas ir saistīti ar vidi, protams, arī agrāk, bet tā nekad nav bijusi varbūt tāda mana tāda centrālā tēma, par ko es lasītu, domātu, rakstītu un tā tālāk, bet, protams, ka kopš mēs esam kopā, es arī esmu sapratusi daudzas lietas, ko es agrāk nezināju, kas ir gan teorētiskas, gan arī praktiskas. Un runājot par to praktisko, es gribu tev paprasīt tādu lietu, kas varbūt nav tik, kas kaut kā varbūt mazliet izlats tā no visas tās mūsu sarunas konteksta par tādu, politiskumu un aktīvismu, bet man liekas ļoti fascinējoša un ārkārtīgi interesanta. Un ir tava pieredze kartējot biotopus, un es atceros, ka tu jau to biji pieminējusi tad, kad mēs nebijām pat vēl satikušās. Un kā tieši tādā kontekstā par milzīgām bailēm tā kā būt mežā. Varbūt var pastāstīt, kas tas vispār ir, jo es pieņemu, ka visi nezin, kas ir biotopu kartēšana, un arī kāda bija tava pieredze ar šo, un kā tev šķiet, varbūt, kas ir tas, ko tur, kas varbūt nesakrīt tavās sākotnējās ekspektācijas ar to reālo pieredzi, jo es saprotu, ka tas bija grūti un biedējoši, lai gan tev, kā es saprotu, uzaugus laukos, un tev vispār patīk būt mežā, un patīk būt pie dabā, bet ka tas bija... Laukos ir grūti un biedējoši. Ka tas bija tomēr riktīgi bailīgi. Jā. Dabas skaitīšana, dabas inventarizācija bija tāds liels Vislatvijas projekts, kurš tika īstenots, es pat pameklēju no 16. līdz 20. gadam. Man šķiet, viņš tika arī pagarināts, jo man šķiet, ka es 20. gadā vēl nekartēju gluži mazliet vēlāk, mazliet viss ievilkās, bet šis projekts bija vērst uz to, lai veiktu tādu, vienkāršot sakot, dabas inventarizāciju visā valstī, lai noskaidrot, kur ir tādi bioloģiski vērtīgi biotopi, jeb dzīvotnes, kur arī lai skatītos un kartētu dažādas aizsargājumas sugas, un var teikt, veikt tādu lielu tiešām inventarizāciju, lai saprastu, cik daudz kas valstī ir aizsargājums un kāds ir tas stāvoklis. Dabas inventarizācija izklausās dīvaini. Tas skan ļoti dīvaini, protams, tā grāmatvedības un tam līdzīgi, bet, tāda... es pat nezinu kā, tāds audits, labi, bet, tad bija šis te projekts, kur, bija, ļoti daudz un dažādi eksperti to veica, jo ne visi eksperti, tad, ja viņi, protams, to varbūt pārzināja, kāds arī, kas bija viss, bet, bija sadalīts tādu, kas bija devās mežos, kas purvos, kas zālājos, kas iežu atsegumos, protams, bija man šķiet, kam gan bija eksperti visās šajos te grupās, varbūt biotopu, bet, es izvēlējos apgūt mežu un purvu biotopu lietas, jo, mežam vienmēr bija patikuši, bet
Jā, tas, kā es par to uzzināju, bija no vienas, es aizmirstu tagad vārdu, bet viesa pasniedzējas vienā no lekcijām, un viņa par šo ieminējās projektu, ka tiek meklēti ekspertu palīgi, kas, jā, piedalītos šajā kartēšanā, un likās, vau, baigi interesanti būt, un tā kā mēs iesim visu kaut kā kopā un skatīsimies, tā kā tā, visu kaut ko interesanti pētīsim. Un es pieteicos šim te, diemžēl, es laikam salīdzinoši vēl, bet man arī tāda slikti tendence, ka es dažreiz pārāk maz jautājumus uzdod un varbūt kaut ko izvēlos neuzzināt, bet, un tad es kaut kādā brīdī sapratu, ka man būs jāiet vienai, un man visu laiku bija šķitis labi, nu gan no tādas zināšana perspektīvas, ka tās apmācības, viņas bija tādas ļoti intensīvas, bija arī vairāku dienu klātienes apmācības tieši un arī tā kā kalibrācijas tādas mācības tieši jau esošiem ekspertiem un, nu jā, daudz un dažādu materiālu un tikšanās, bet tas viss bija ļoti kaut kā intensīvi. Man bija arī šķitis no tādas tīri zināšana bāzes, ka man šķita, ka man varbūt vēl nepietiek zināšanas, lai vienatnē noteikti, kur tagad ir biotops un kur nav. Bet, nu jā, tur bija, nu labi, tas varbūt beigās. Varbūt var pastāstīt, kas ir biotops tiem, kur to nezinu. Biotops ir dzīvota, nu, kaut kādu noteiktu apstākļu, kur ir noteikti bioloģiskie un abiotiskie, ja nedzīvās dabas faktori, kaut kādas konkrētas areāliņš, piemēram, meža biotops, kas ir, nu, kaut kāds noteikts nogabals meža, kur aug varbūt viena dominējošā koku suga, ir konkrētas zemsedzes sugas un ir kaut kādiem, nu, vienoti tādi bioloģiski apstākļi. Jā, tas mājamies uz definīciju biotopam, bet nu, jā, tā kā biotopā aug vairāki konkrēti augi, nevis tikai viens. Biotops var būt jebkas, arī pagalms ir biotops, bet tas, ko varbūt šis projekts darīja, viņš kartē tikai Eiropas Savienības nozīmes, kas būtu tādi aizsargājumie, kas ir bioloģiski daudzveidīgi un tādi varbūt retāki biotopi. Okay. Un jā, tad jā, šīs te mācības un viss process, un es pat neatceros tiešām, kurā brīdī sapratu, ka man būs jāiet vienatnē, tā kā tas jādara, un tas bija, nu jā, gan tās zināšanas, bet tad es jau tā kā aptuveni apbužnījos, varbūt es nevarēju tur atrast ļoti tādas, mums arī kā tiem, kas tikko bija to sākuši darīt, neieteica meklēt tādas ļoti retās sugas, jo tur tomēr, lai meklētu dažādas mikrosūnas un ķēpes, tomēr ir vajadzīgas krietnas zināšanas, bet tās bija pietiekamas, nu, tās, ko mēs ieguvām, lai noteikti, ka kaut kur ir biotops un man šķiet uz kartēšanas jau tās vasaras beigām man arī rudens bija jau radusies sajūta, ka es ieeju kaut kādā vietā, vai tur biotops sajūtas vai nav, un tad tu varēji gandrīz apmēram skatīties, vai tie rādītāji sakrīt vai nē, bet nu jā, tad, kad sākās šis process, nu, jā, nu tas, kā tas izpaužas, ir šīs te, nu, tādas planšetes tiek dotas ekspertiem, mēs ejam, un tur ir noteikti zemes laukumi, nogabali, manā gadījumā mežu vai purvu, kur man ir jāapseko. Es šos te vietu izvēlējos pie tūmā savai lauku dzīvesvietai, jeb savu lauku dzīvesvietu, jo tur vēl nebija neviens kartējis. Un tādā ziņā tas bija, nu jā, ļoti labi, jo man nav autovadītāja tiesības, un tad jā, mani vecāki varēja mani vest uz šīm te vietām un pavadīt mani. Bet, jā, varbūt tad, kad tas sākās... Bet, nu, pavadīt tā kā tādā ziņā, kā aizvest ar mašīnu. Nu, mēs, jā, viņu aizvest un tad gaidīt un tad pārbraukt uz citu vietu un tam līdzīgi. Nu, mēs mēģinājām ar tēvu vienreiz, nu tā, varbūt, ka viņš varētu nākt man līdzi, bet tad viņš pusceļā iestika vienā grāvī un bija nu, tā kā viņš nobijās, viņš iekāpa tādā, kas ir parasti tāda... Nu, viņi it kā aizauguši izstās un tā kā līdzeni it kā varētu pārēt, bet tie grāvi, kur tiesties gan līdz vidusciem. Un jā, nu, viņi arī veselības stāvoklis varbūt neļauj veikt tādus gājienus tā, ka es to darīju tomēr vienu un neatradu biedru, kas mani varētu doties kopā, bet jā, paralēli visam šim. Internetā parādījās, tas bija pirmais gads, kad parādījās ļoti šie daudzie lāču video, kad cilvēki sāk daudz novērot Ziemeļvidzemē, kas ir mani lauki un tieši man apkārtni, kur es veicu kartēšanu lāčas, un tas iedeva varbūt tādus papildus baiļu sajūtu visam šim te procesam, jo nu kaut kādā mērā arī šīs apmācībās, protams, kaut kas tika minēts, ja tu sastopies ar savvaļas dzīvniekiem, ko darīt. Bet, nu, ja tu satiec lāci, tas ir tā kā kaut kā citādi, nu, tur varbūt visas tavas zināšanas tā kā aiziet pa gaisu, un tur ir panika, un tas tāpat kaut kādā mērā biedējoši ļoti, bet, nu jā, šajos gājienos es ievēroju tādas zināmas piesardzības taktikas, kas ir, nu, vai nu tur sarunājos ar sevi, jo, nu, dzīvnieki, nu,
reti, kad tuvojas, ja viņi dzird patālumā, ka ir cilvēks. Tad, kad man apnika runāt ar sevi, tad es arī svilpēju, pa laikam man bija arī svilpe līdzīgi kā uz Titanika, tur gandrīz vai tā kā glābšanas momentiem, bet jā, nu šī pieredze kaut kādā mērā bija traumatiska, un šobrīd es varētu teikt, ka jau ir pagājuši kādi 5+ gadi kopš šī brīža, un man aizvien ļoti patīk mežs, bet es esmu sapratusi, ka man ir grūtāk būt mežā, īpaši vienatnē. Tas ir kaut kas ir varbūt šī pēcsajūta no šī projekta, jo kaut kādā, lai gan mums bija kaut kādas tika sniegt kaut kāda informācija, kā rīkoties, ja mēs satiekam savvaļas dzīvniekus, neviens īsti nerunāja par to, ka tas varētu būt bailīgi vienatnē iet mežā vietās, kur tiešām neiet neviens izņemot varbūt mednieki. Tas tiešām ir tā kā kilometriem tālu no apdzīvotām. Tas ir, jā, tur bija kaut kādas dažas dienas, kad tu aizēji, kur ir varbūt daudz šie nogabali kopā, kur nav varbūt aizbrauc līdz vienam, aizies mašīnu, bet kaut kādās dienās tas ir arī, es nezinu, kādi 10+ kilometri tu ej kaut kur iekšā. Kaut kur varbūt ir kāda māja, bet pārsvarā jau nē. Un tas jā, par šo kā aspektu neviens nerunāja, bet, kā jau ir manu salīdzinoši, ar manu kautrību jautāt lietas, tā kā es nopratu, ka, vienkārši jāsaņemās, tā kā nevar just tādas bailes, ka tas nav normāli, kaut kā tādu baidīties, un kaut kā taču viss tur iet, un neviens nav lāču saplosīts, bet no otras puses arī viens laiku ejot domāju, bet viņi nekartē te, kur ir šie lāči, kur ir šie te video, un tas arī, jā, bija tādi momenti, kur, katrā ziņā es kaut kā arī kādu laiku kautrējos par to runāt, jo man likās, ka es esmu diezgan gļēvulīgi, ja es jūtu šādas bailes, jo acīm redzot, neviens cits dabas cilvēks šādas nejūt, un tas kaut kā varētu pamazināt manu, ka es varbūt dabu nemīlu pietiekami, ja es baidos iet viena mežā, tik 10 kilometru, un tad likās, ka tas kaut kā neiet kopā, ka es nevaru baidīties no tā, Bet jā, bija kaut kādi ļoti daudz momentu un arī tādas atklāsmes, ka, jā, bija viena šī atklāsme ejot, ka es sapratu, ka tad, ja man būtu ierocis, tā kā ar mani kaut kāda veida ierocis, kas tur šauj, varbūt es pat nezinu, ja negluži lodes, lai nogalinātu, bet kaut kādas tranquilizators, ka tas būtu veids, kā es justos absolūti droši, man būtu, un tā bija tāda ļoti, kaut kādā mērā sarežģīta atziņa, jo likās, ka man šī drošība ir jāpanāk sevī, ko es arī kaut kādos ļoti daudzos brīžos panācu, un es arī sajūtos, tā kā man arī bija varbūt mans staigājamais koks, ar kur es varētu varbūt kaut ko atvairīt, bet es saprotu, ka visticamāk jau nekas nenotiks, un tā kā viss būs kārtībā, un es vienkārši turpinu ceļu un izbaudu mežu, jo tomēr arī ir arī daudz pozitīvu aspektu, tāda dabas pieredze, es domāju, reti kurš izņemot varbūt kādu šie te eksperti iegūst, nonākot vietās, kas it kā nav nemaz tik tālu no mums, bet reizē, kurās tu saproti, ka cilvēki īsti neiet vai iet ļoti reci, un tas bija arī kaut kā ļoti daudz, ļoti laimīgi brīži, bet tos nepamet arī šie te šausminošās aizdomas par to, kas būtu, ja es pēkšņi satiktu lāci īpaši brīžos, kad es it kā eju tur svilpi un runāju, un tad tu dzirdi, ka kaut kādi koki tāpat zari brakšķi, un tu it kā runā, un tā kā izdves skaņas, bet dzirdi, ka neviens neskrien prom, viņi tāpat lēni turpina iet, un tu saproti, ka tas ir kaut kas, kas nav gluži stirna vai tur meža cūka, bet kaut kas tāds, un varbūt tas ir tas lācis tiešām, kas īsti no tevis tur nebēg. Un tā kā kaut kāds lielais dzīvnieks. Kaut kāds, jā. Bet tas izklausās biedējoši. Bet es saprotu, ka neviens, ka tā kā man, protams, liekas, ka tev vajadzētu, man ir bijusi tāda doma, ka ja es rakstītu prózu, es gribētu tā kā tevi ļoti detalizēt par šo intervēt un uzrakstīt kaut ko, bet es tā kā diez vai tam saņemšos, bet man liekas, ka, protams, vislabāk būtu, ja tu pat varētu par šo uzrakstīt kaut kādu eseju vai stāstu vai kaut ko. Ļoti par tādu nacionālu līmeņu gudļāvuli. Jā, bet tu arī esi teikusi, ka tevi satrauc kaut kādā mērā tas, ka neviens cits nereflektē publiski par šo, un tā, man liekas, ir mūsu sabiedrībai tāda. Un es tev savukārt saku, ka tieši tāpēc... ka es esmu vienīgā, varbūt notiek, ka es neesmu vienīgā. Ka tev vajag tieši atvērt sarunu, varbūt, jo īstenībā tas, ko tu apraksti par to, ka tev aizvien ir, tā kā es zinu, cik ļoti svarīgs tev ir mešs un cik ļoti tev patīk sēņot, bet ka tev ir tādas bailes, būt tajā mežā, tas patiesībā izklausās pēc posttraumatiskā stresa sindroma, tā kā, īpaši tad, ja tu nonāc tur un tev ir kaut kādi, tā kā, flashbacki, bet jā, varbūt tā kā saruna par šo ir nepieciešama, bet jā, tā pieredze izklausās, protams, amazing visādos, īpaši man, kas
man vispār ir grūti būt mežā, un mēs gan ejam arī kopā uz mežu reizēm, bet jā, man noteikti jūra ir tuvāk, bet arī tāpēc, ka man vienkārši ir grūti staigāt pa mežu, es noteikti arī kaut kur iestiktu, bet man arī ir kaut kādas tādas mistiskas bailes, ne tikai tas, ka man ir, fiziski grūti, un vienmēr, ka mēs plānojam kopā, tā kā doties uz mežu kaut kādā kontekstā, tad mēs arī plānojam, vai tur būs tādas takas, kas būs tā kā pietiekami tādas, tomēr tīras un kur nebūs jābrien kaut kam cauri, bet tas ir viens aspekts, ka man ir grūti iet pa kaut kādiem brikšņiem un lausties cauri uz kaut kādiem viezokņiem, bet arī tas, ka man īsti nepatīk. Varbūt tāpēc, ka es neesmu uzaugu, bērnībā bieži nebija mežā, bet man ir kaut kāda tāda iekšēja sajūta, ka kaut kas tur tāds ļoti biedējošs. Man grūti vispār iztēloties, ka pat ja es fiziski to varētu, ka es varētu vispār jebkad saņemties, iet viena pati 10 kilometru tālu iekšā mežā. Ka tas liekas, kaut kā tā ļoti biedējoši. Bet kāpēc tas vispār ir arī svarīgi, uzzināt, kas tur ir, ja tas taču nav vietas, kur cilvēki ir ikdienā? Jā, šī nepieciešamība vairāk nāca man, ja es pareizi tagad atceros no Eiropas Savienības direktīvu prasībām par to, ka šādu veidu uzskaita inventarizāciju valstīm ir jāveic. Un tas bija projekta ietvaros, tas tika veikts. Un tas arī, man šķiet, ka tas nāk no šī, un tas, protams, šī informācija, kas ir tā kā, plašākā tiešām, Latvijas vēsturē, kāda ir iegūta par dabas stāvokli, tādām dabas aizsardzības vērtības stāvokli. Un viņa tiek izmantot arī turpmāk kā tāds atskaites punkts, tur, piemēram, arī informācijas par biotopu stāvokli, kādos, tad mēs varam skatīties, vai šis stāvoklis uzlabojas, kas notiek, mums ir arī informācijas ļoti daudz, kas kur atrodas, un tas ir tāds pamats, tā kā esošās situācijas apzināšana, lai pēc tam turpinātu darīt dažādas darbības. Tad vismaz tas piedalīsies vēsturiski svarīgu zināšanu ieguvē. Jā. Ļoti forši, ka lāči tev tomēr neapēda. Jā, tad droši vien mums nebūtu arī šī saruna. Es gan pāris lāču pēdas redzēju, un atceros vienmēr arī vienu no vienlīdz kaimiņiem lauku, labi nosacīt kaimiņiem, kur dzīvotu, kādu 5 kilometru attālumā, bet kur man bija jāiet mežā, kas ir viņiem piederoši, un atrodas, tā kā man ir jābrauc cauri viņu īpašumu, un sanāk gandrīz vai jāiebrauc pagalmā, un tad man jāiet ar kājām ir tālāk, un es atceros, ka es tur satiku arī, šī mājas īpašniece, un viņi teica, mēs tur šorīt redzējām, kā pār lauku tur skrien lācis, lai jums tur veicas, tā kā, apmēram tur tā, un... Jā, tas izklausās biedējoši. Vēl jau vairāk tā kā priecīgi, ka lāči tev neuzbruka un ka mums ir... Lielā mērā jau tā tomēr ir, ka viņi tevi diezgan laikus dzird un viņi nevēlas sastapties ar tevi tāpat kā to ar viņiem, bet dažreiz vienkārši tūzēja viņiem virsū. Es arī varu saprast, ka es arī, protams, tehniski esmu lasījusi internetā, un es zinu, kas jādara tad, ja tu satiec lāci, bet man ir tādas stipras aizdomas, ka tad, kad tu reāli esi tajā situācijā, ne pat tikai, ka tu jau esi saticis lāci, bet ka tu vienkārši apzinies, ka tā kā tev tajā kontekstā, kur lāči tiešām ir novēroti un kur tev ir jābūt mežā katru dienu, ka tad tas ir krietni citādāk nekā sēdēt uz dīvānu un tā kā piečakot sev punktus, kas man būtu jādara, ja es kādreiz nonākšu tādā situācijā. Bet jau tādā mūsu sarunas noslēgumā es tev gribu pajautāt, kā tev šķiet, vai vispār, jo tu ļoti daudz, tā kā ikdienā strādā ar jautājumiem, kas ir saistīti arī tieši ar dabas un cilvēku attiecībām un to, kā cilvēki, tu jau pieminēji arī to pētījumu Gaujas Nacionālajā parkā, ko cilvēki tur var darīt, ko nevar darīt, bet kā tev vispār šķiet, arī varbūt tādā globālākā līmenī vai kapitālismā, ir iespējams izmantot dabas resursus tādā veidā, kas nav eksploatējoši un kas ļauj mums dzīvot līdzās dabai un paņemt to, ko mums vajag, un vienlaikus arī nenodarīt tādu neatgrieznisku ļaunumu. Un droši vien ne tikai dabai, bet arī cilvēkiem, jo, protams, ka tas klimata taisnīgums, piemēram, šeit arī ir, vai, tāds ļoti nozīmīgs aspekts. Piemēram, man viens piemērs, kas nāk prātā šajā kontekstā, ir tieši zaļā enerģija un ideja par to, ka Eiropā mums vajadzētu elektroauto, un patiesībā mēs ļoti maz, varbūt izņemot tādus aktīvistu lokus. Mēs arī nesen kopā noskatījāmies filmu The Cost of Growth, bet, kur būtu šis tiek aktualizēts, bet runā par to, ka patiesībā
redzami metāli un vispār kritiskie minerāli, kas ir nepieciešami gan elektroauto, gan arī citām elektroierīcēm, protams, viņu iegūšana, kas notiek lielākoties ārpus Eiropas Savienības robežām, ļoti piesārņo vidi, tā izraisa dažādu veidu apdraudējumus tajās kopienās, arī jaunas verdzības formas, cilvēktiesību pārkāpumus un ļoti plašu un niansētu, īstenībā drausmīgu seku kopumu, par ko es domāju, ka daudz nezina. Un, ka tas ir viens tāds, ka tā kā mēs principā īstenojam tos pašus koloniālos principus, ka, lai mums kaut kādai daļai sabiedrības šeit būtu labs dzīves līmenis un sajūta arī, ka mēs daram kaut ko labu videi, mēs patiesībā nodaram. Mēs eksploatējam cilvēkus un vidi kaut kur citur. Jā, vai šīs sistēmas ietvaros vispār ir iespējams atrisināt šo kaut kādu dilemmu, un ja nē, tad kādas ir alternatīvas? Jā, saistībā ar šīm tēmām es nesen noklausījos, nebija podkāsts gan, bet tādu video interviju ar feministi un vidas humanitāro zinātņu pētnieci Donu Haraway, un tur viņi arī minēja tieši par kapitālismu, tādu analoģiju, ka bieži vien tādās varbūt garīgajās vai pašizaugsmes, lai man nepatīk vārdi, ne pašizaugsmes gluži, bet tādās sevis atklāšanas studijās mums bieži vien ir šis fenomens, ka mēs varam kaut ko, tad, kad mēs kaut ko apzināmies būtiski par sevi, tad mēs it kā uzreiz spējam arī kaut kā varbūt sākt aktīvi to mainīt, vai šī apzināšanās ir kaut kāds tāds liels spēks šajā maiņā, un viņa saistībā ar šo tieši min, ka tad, ja pietikt ar kapitālismu nosaukšanu un aprakstīšanu, lai viņi izbeigtu, tad tas jau sen būtu noticis, bet mums acīm redzot ir kaut kas jādara, jo šo te varbūt postošo spēku apzinās tikai noteikti sabiedrības daļa, bet ne visa sabiedrība, un šīs te pārmaiņas, lai viņas sāktu īstenot, ir jādara kaut kas vairāk un jāsniedz kaut kādas varbūt, jārada kaut kādu veidu un jārunā par to, ko mēs tieši varam darīt. Un varbūt es arī domāju par to, arī tu atsūtīji jautājumus, un tev tu bija izmantots, arī tu minēji eksploatēt un izmantot, un arī te varbūt ir tādas valodas lietas, kad mēs domājam tieši par šo te dabas un cilvēku nošķīrumu, un tad varbūt tās ir manas kaut kādas personiskas tādas asociācijas, bet, lietojot tieši eksploatēt un izmantot, tas man varbūt vairāk rada tādu priekšstatu, ka varbūt šis ideālais stāvoklis, uz kuru mēs ejam, būtu tāda neizmantošana un pilnīga neeksploatēšana, tā, ka mēs izejam uz kaut kādu, piemēram, ir rekreācijas vai tādās outdoors, āra visāda aktivitāšu lietās ir šis te leave no trace princips, kurš arī ir tāds. Piemēram, arī viens no tiem, kas man bija šoks, varbūt ir tāds, ka tu banānu mizu nevar izmest, jo tu atstāji savas pēdas, kas man šķiet absolūti neloģiski. Bet, ar šo visu es gribu teikt, ka cilvēki atstās pēdas, un tas nav slikti, ka cilvēki atstāja pēdas, bet ir ļoti jāsāk apzināties, kāda veida pēdas šīs te ir, un varbūt kaut kā, varbūt tas, ko es redzu, ir kaut kādas valodas lietas tajā, tādas valodas varbūt veidošana, kas tuvinātu cilvēku dabai, un viņam varbūt kaut kā mazinātu šo te tādu vainas apziņu, kur viņai nevajadzētu būt, un apzināšanos to, ka mēs esam tomēr dabā, un mēs viņu ietekmēsim, un mēs atstāsim pēdas, bet ko mēs ar to daram tālāk, jo mēs nevarēsim visas banānu mizas aizvest uz poligonu un tam līdzīgi, un tas nav nekas slikts, manuprāt, tās tā arī banānu mizas mežā. Jā, man tas vienmēr arī kaut kādā ziņā pārsteidzis, bet arī, iedrošinājis, ka ir kaut kādas lietas, par kurām man ir licies, ka, kad nevar tās mest dabā, kas ir tie, ka tā kā, nezinu, tur banānu mizas vai sērdas, un ka tu saki, ka tās var mierīgi mest, bet man arī par eksploatēšanu runājot, es pirms lietoju, kad es lietoju vārdu eksploatācijas, es pirms domāju, es zinu, ka vārdam eksploatēt ir arī vienkārši neitrāla nozīme, kā eksploatēt telpas, kas principā nozīmē viņas lietot vienkārši, bet es domāju par vārdu eksploatāciju kā, kā neapmaksāts darbs vai kaut, tā kā vairāk šajā nozīmē. Tāpēc arī bija, man šeit, ka tieši pēc diskusijā, pēc filmas The Cost of Growth kāds nokoment, tā iespējams bija vienkārši vārdu izvēle, bet kāds teica, ka mums jāturpina tomēr eksploatēt dabas resursus, un man likās, ka tā kā, bet jādara tas rūpīgi, vai kaut kā tā tas bija formulēts, un man likās, ka tas ir, vai uzmanīgi jāeksploatē, un man likās, ka tas ir oksimorons, bet es to domāju, tāpēc, ka es lietoju to saprotu to eksploatēt vispirms šajā tā kā nozīmē.
Nu jā, par tādu domājot par to, kā cilvēkiem vispār eksistēt, un varbūt mans tas pirmais tāds cilvēku un dabas attiecību, tas, uz kuru pusi es varbūt skatos, ir, salīdzinājums ar dabas aizsardzības virzieniem, un, piemēram, šis te mūsdienās tomēr dabas aizsardzībā tas kā tā tiek īstenot, tomēr šī dominējošā pieeja ir šo te aizsargājamo teritoriju veidošana, kas būtu tādu, angliski viņi sauc par fortress conservation vai cietokšņa tipa tādu aizsardzību, kur mēs pilnībā nodalām, ir kaut kādas teritorijas, kuras mēs atstājam tikai aizsardzībā, un tad ir kaut kādas pārējās teritorijas, kur mēs darām visu, kas mums vajadzīgs, tā kā baigi neskatoties, tikai tā, lai, protams, varbūt galēji nepiesārņot šīs te vietas, bet, darām, apsaimniekojam tās tā, lai iegūtu maksimāli daudz, maksimāli ilgu laiku. Un ka notiek šis te kaut kāds tiek īstenots tāds dalījums, un tas varbūt, kas būtu mana tāda ideālā vīzija, kas mums arī varbūt tuvinātu mums tādai, saprātīgākai, apzinātākai dzīvei uz zemes ir arī viens no šis te piedāvātajiem virzieniem, kas ir līdzās pastāvēšanas dabas aizsardzība, kas būtībā iesaka atteikties no jaunu aizsargājumu teritoriju veidošanas, protams, nelikvidējot jau tās, kuras ir izveidotas, jo arī, jo būtībā tad, kad tiek veikt šis tāds dalījums, tas īstenībā varbūt lielai daļai sabiedrības, kur dzīvo ārpus šīm aizsargājumām teritorijām, tas neliek domāt par to ietekmi uz vidi, un it kā šis te aspekts tiek vispār kaut kādā mērā, protams, mums ir kaut kāda vidas piesārņojuma aizlieguma un tam līdzīgi, bet mēs cenšamies to it kā šo te sfēru, it kā arī sports un politika ir jānodala, un tāpat arī ir jānodala šīs te dabas un vidas aizsardzības lietas no tās vidas, kur mēs dzīvojam, un viņas vispār mums šeit teiksim tā, ir liela brīvība tajā, ko mēs varam darīt, un tas mums neliek par to domāt, un, manuprāt, ir būtu tas virziens, varbūt tāds perspektīvais būtu, mazināt šo te nošķīrumu pakāpeniski, tomēr skatīties, kā mēs arī rūpīgāk varam tās pašas lauksaimniecības prakses īstenot, vai kaut kā, pakāpeniski censties to sapludināt, lai tāda bioloģiskā daudzveidība vai kaut kāds upēm labs ekoloģiskais stāvoklis nepastāvētu tikai kaut kādās ļoti atsevišķās vietās, kas arī ir ļoti apdraudētas, bet tomēr mēs sāktu kaut kā to izvērtēt, ko mēs darām arī ārpus šīm te aizsargājumām teritorijām, jo, varbūt tas tik ļoti nav izteikts Latvijā, bet citās valstīs, kas ir attīstības valstis, arī vēsturiski šo te aizsargājumo teritoriju veidošanās saistās arī ar zaļo koloniālismu ļoti daudz, lai izveidotu tādas neskartās no cilvēkiem brīvās teritorijas vietējās kopienas tiek mazāk vai vairāk vardarbīgi no tām izliktas, un tas arī ir tāds ļoti nepatīkams vēsturiskais mantojums, kas arī nāk šim visam klāt un nevieš tādas baigo pozitīvās asociācijas ar visu šo sistēmu. Gan par to ļoti daudz netiek runāts. Un tāpēc, tieši tāda veida perspektīvas, manuprāt, tas ir, tieši varbūt šis te virziens ir tāda apzinātāka sadzīve tieši dabas aspektu ziņā arī ārpus aizsargājumām teritorijām, kas arī sasaucas, man šobrīd ļoti, ļoti jau iemīļotu teicienu arī no Donas Haraway's Staying with the Trouble, kas ir šis te, nebeigšana no šī te sarežģītā, bet aktīva būšana par to un aktīva tāda morāla iesaisti tajā, kas notiek un domāšana par to. Tā, ka, neatdalīt šos te aspektus no savas ikdienas, bet aizvien vairāk tos integrēt tajā, un tas varbūt ir tas, kā mēs varētu arī sākt būt saudzīgāk un rūpīgāk vidē, kurā mēs dzīvojam, un varbūt tur mēs varētu kaut kādā mērā sākt. Ir kaut kas, ko es tev neesmu pajautājis, bet ko tev vēl liktos svarīgi ienest šajā sarunā? Jā, varbūt tādi vēlējums, varbūt vai tādi izskaņas vārdi tieši par podcastu, jo, manuprāt, tēmas, tas ļoti svarīgi, ka par šādām tēmām kāds runā arī latviešu valodā, jo, tas ir ļoti, ļoti būtiski, un es ceru, ka mēs nezaudēsim pacietību tādā podcastu turpināšanā, varbūt tādā lēnā kopienas kaut kādu klausītāju būvēšanā un tādā, turpināsim to arī, varbūt dažreiz retāk, dažreiz biežāk, bet patstāvīgi arī turpmāk. Liels paldies tev, ka tu piekriti iznākt no otras istabas? No backstage, nē, no
No aizkulisēm. Nē, es nezinu, kas ir pareizais vārds podkāstu kontekstā un arī parunāties. Pagrīd. Nu, negluži. Mēs jau neslēpjam to, ka tu piedalies. No aizkadra, jā. No aizkadra. Un jā, bija prieks ar tevi parunāt. Jā, paldies. Lūdzu, ceru, ka turpināsim sadarbību pie podkāsta un... Un vispār man ir liela plāni, es varbūt tos vēl šobrīd neatklāšu, bet jā, pavisam drīz būs arī jauns sēriju cikls, kas mazliet atšķirsies no līdz šim tapušajām sērijām. Jā, tā kā es droši vien tādu ļoti lielu progresu un ātrumu nevar apsolīt, bet man ir plāns šim gadam, un jā, tos tur gan satura kontekstā, gan arī kaut kādu formātu. Bet jā, liels paldies tev. Atā. Paldies, ka klausāties Intersekcionalitātes istabu, podkāstu par iekļaujošu feminismu, aktīvismu un sociālu taisnīgumu. Ja jums patīk šis saturs un ir tāda iespēja, jūs varat atbalstīt podkāstu veidošanu. To var darīt Intersekcionalitātes istabas Patreon kontā vai ar vienreizēju ziedojumu PayPal. Nepieciešamās saites varat atrast sērijas aprakstā. Jūsu atbalstam ir ārkārtīgi liela nozīme. Podkāstu Intersekcionalitātes istaba veido Katrīna Rudzīte, montē Karīna Ješkina un mūziku veido Gundaga Graudiņa.